Velomānijā jau stāstījām, ka jūnija beigās Kopenhāgenā tika dots starts 70 dienu velobraucienam apkārt Baltijas jūrai Baltic Cycle 2006. Starptautiskā braucēja karavāna ar 60 dalībniekiem no visas Eiropas un pat Austrālijas ieradās arī Latvijā. 4 dienas braucēji kopīgi izpētīja Latvijas rietumu piekrasti, maršrutā no Liepājas līdz Ventspilī. Tad ar prāmi devās uz Sārmāsalu Igaunijā. Brauciena laikā dalībnieki apceļo visas 9 Baltijas jūras valstis un veic vairāk kā 4000 km garu ceļu. Vidējā slodze ir 70 km dienā ar 40 kg smagu bagāžu uz velosipēda. Pieaugušajiem ceļotājiem līdzi devās arī mazā Namede no Latvijas. Meitene ir nepilnus 2 gadus jauna, tā pierādot, ka šāds ceļojums var būt arī lielisks iemesls visas ģimenes atpūtai pēdējās vasaras dienās. Katrā valstī braucējus sagaidīja profesionāli gidi, kas ceļotājus iepazīstināja nacionālo kultūru, izrādīja turisma objektus un kopīgi izbaudīja dabas jaukumus. Jāpiebilst, ka šis nav sacensību brauciens, bet gan nesteidzīgs turisma un atpūtas izbrauciens. Ceļotāji savā starpā iepazīstas un nodibina kontaktus. Braucienam pievienoties un izstāties var jebkurā brīdī. Igaunijā braucējiem pievienojās jauni dalībnieki un karavāna aizrikoja tālāk uz Talliņu. Šobrīd Baltijas jūras apceļotāji atrodas Zviedrijā. Ceļojuma galamērķi atpūtnieki sasniegs 6. septembrī Kopenhāgenā.